Rīti. Tātad es esmu Kristiānis, pārstāvu .lv domēnu reģistru, kas ir domēnu vārdu .lv domēnu vārdu reģistru uzturētājs Latvijā. Tātad mēs reģistrējam jebkuras mājaslapas, jebkuras e-pasta adreses, un pie mums atrodas šie tehniskie ieraksti. Un par drošu iepirkšanos mēs principā uzskatām arī savā veidā tos jebkuru darījumu, ko mēs varbūt arī uzklikšķinam uz krāpnieciskas saites, ka savā veidā mēs par šo darījumu arī samaksājam. Un tā teikt, mēs nopērkam varbūt savu tā kā sodu vai savu tādu kā nezināšanu. Nu, lūk, un tātad un kas man nenotika, kā vajag. Tātad, jā, .lv domēnu reģistrs principā pastāv Latvijā ir kopš 93. gada. Tātad kopš 93. gada mēs reģistrējam mājaslapas Latvijai. Mēs esam digitāli neatkarīgi no visas pārējās pasaules un veidojam savu digitālo tā kā Latviju. Un, ko nozīmē šis te piereģistrētais domēna vārds? Varbūt tas šķiet sarežģīts nosaukums, bet ar šo nosaukumu, šī nosaukuma tātad slēpjas. Mēs dodam šīs plašās iespējas veidot katram uzņēmumam vai individuālai personai savu mājaslapu. Tātad tā ir vieta, kur mēs varam gan likt kādas leģitīmas lietas, kā, nezinu, kādu veikalu veidot vai veidot informāciju par savu iestādi. Tikpat labi mēs varam arī veidot šīs e-pasta adreses vai pāradresēt uz soc tīkliem. Un atkal e-pasta adrese arī ir viens no tiem, kur mēs bieži vien saņemam šos te kaut kādus krāpnieciskos e-pastus vai krāpnieciskos piedāvājumus, kaut ko iegādāties vai kaut kur aiziet un kaut ko paskatīties un savus datus ievadīt. Ja runā par iepirkšanos pasaulē un Latvijā, tad principā no visiem pasaules iedzīvotājiem tie vien ir 33% iedzīvotāji, kuri iepērks internetā. Latvijā mēs esam krietni attīstīti valsts, un pie mums jau tie ir 65%, kur kaut viens kaut reiz dzīvē ir kaut ko nopircis. Un skaidrs, ka iepirkšanās internetā ir ļoti ērta. Mums nav jāaiziet ne no mājām, mēs varam to darīt jebkurā laikā, mēs varam apskatīties preces. Ja salīdzinājumā, teiksim, aiziet līdz veikalam, tas varbūt mums prasa zināmu laiku vai sarunāt kāds, kurš mūs aizved līdz tam, tad mājās, protams, ir ļoti ērti izdarīt. Kad šādai iepirkšanās ir milzīgas priekšrocības, un tāpēc arī mēs arvien lielāk šis procents cilvēku pieaug. Taču saņemam mēs šos dažādos piedāvājumus ļoti dažādā veidā. Mēs viņus saņemam, jo informācijas telpa mums ir milzīga apkārtā, tad te ir gan mājaslapas, gan īziņas, gan tie ir e-pasti un vai kaut kādas, vai, teiksim, sociālos tīklos kaut kādas ziņas, un kā tajā visā neapgūt, jo pārsvarā šajās visās ziņās mēs redzam vienu kopīgu iezīmi, un tā ir saite uz kaut ko, kas mums, tā kā informatīvs paziņojums, kurā ir iekļauta saite, kas mums aizved uz kaut kurieni, kas patiesībā ir krāpnieciska vietne. Un tad, teiksim, pagājušā gada ietvaros arī paņemot CERT.LV dotos datus, jo mēs strādājam šeit kopā, vienā ēkā atrodamies, un tad paskatoties uz tām biežākajām kampaņām, kurās ir izmantoti kādi vietņu nosaukumi, tie ļoti bieži ir, teiksim, caur Google Ads ņemti, ka, teiksim, ievada Google meklētājā kādu kompānijas nosaukumu, mēs pavirši ievadam, ātri ieraugam, kad izmetās pirmās sarakstā šī mūsu meklētā iestāde, un šī ir kā sponsorētā reklāma, kas pēc būtības ir ļoti labi. Ar Google tādā veidā uzpelnās, bet mēs dažkārt neesam pietiekami vērīgi, un mēs atveram šo krāpniecisko saiti, mēs uzticamies un mēs izdaram savu darbiņu, un mēs patiesībā atdodam savu naudu. Attiecīgi tādi, protams, ir arī Vici un Microsoft un Citadel, un tādi ir ļoti daudz, bet šie ir tādi populārākie. Bet, ja mēs paskatāmies, cik daudzi cieš no šādiem te krāpnieciskās iepirkšanās, tad tie procenti nav pārāk lieli, un tie noteikti nav pilnvērtīgi procenti, jo ne visi cilvēki ziņo par to, ka viņi ir cietuši kaut kur, ka viņi ir uzķērušies, jo dažkārt tas ir kauns, dažkārt tā ir nevēlēšanās pastāstīt citiem, kad es esmu bijis tāds, kad es esmu, teiksim, to izdarījis, vai dažkārt varbūt tas liekas, tas jau nekas traks nav, visi cieš. Mana zaudētā summa varbūt nav tik liela. Vai pats vainīgs, ko tad darīt. Bet kas mums to motivē, tā teikt, uz šo te iekrist šajās krāpniecībās ir steigi, ir pārāk liela uzticēšanās kādiem konkrētam zīmolam, mēs neiedziļinamies tajā viņa nosaukumā. Mums ir apstākļi, kas, teiksim, to ietekmē, mēs esam kaut kur kustībā, mēs esam pustumsā, vai varbūt mēs to daram no telefona vai no kādas mazas iekārtas, kur mums ir sarežģīti apskatīties. Tā varbūt ir sociālā arī inženierija, kur mums kāds draud ar to, ka šis ir tikai šajās 5 minūtēs ir, vai ja tu šo neizdarīsi, tad tev būs kaut kas. Un šādā veidā cilvēki, tā teikt, ļoti bieži vienkārši neiedziļinās līdz galam, neizpēt šīs dažādos sarkanos karogus, kas varbūt gan e-pastā vai mājaslapā būtu jāapskata, pirms mēs kaut ko darām.
Un, ja paskatāmies arī, teiksim, naudas izpratnē, tad tas pagājušā gada laikā arī tātad par izkrāptiem naudas līdzekļiem policijai vien ir ziņojuši, kur tās naudas summa ir lēšama 23,7 miljonu apmērā, kas ir ļoti liela. Un ja mēs ņemam vērā, ka tā nav vēl visa naudas summa, kas ir izkrāpta, tad, protams, tie cipari būtu vēl lielāki. Nu, Finanšu nozares asociācija savukārt apkopo tikai datus par 4 lielākajām bankām, bet arī šie cipari ir lieli. Tā kā, iedomājamies, ko mēs varētu par šo naudu izdarīt. Un tā sliktā lieta ir tajā visā tas, ka mēs šo lēmumu pieņemam paši. Mēs paši esam tie, kas atveram, teiksim, portālu, mēs paši ievedam savus datus, mēs paši nospiežam pogu nosūtīt, pirkt preci vai atvērt failu, un ka tā ir tā kā mūsu atbildība. Mēs esam priecīgi, ka bankas to risina un ka nāk pretīm un ka mēs tā teikt varam kopīgi sadarboties, bet tāpat laikā mēs to lēmumu principā esam izdarījuši paši, dažkārt bieži vien neapzinoties. Un kam tad pievērst uzmanību? Tātad sākšu es ar e-pastu, kas varbūt ir vienkāršākais, ko mēs jau ļoti daudz arī atpazīstam, un mēs ļoti ātri izskriesim cauri tām lietiņām, kam tam būtu jāpievērš uzmanību, jo mūsu, kā es minēju, kompetence ir vairāk tieši par saiti stāstīt, un par to, kā šo saiti lasīt, es arī izstāstīšu vēlāk, bet tātad kam pievērst pašā e-pastā? Mēs redzam, ka tātad labajā pusē ir e-pasta piemērs, un kam mēs pievēršam uzmanību? Primāri mēs noteikti skatāmies tātad uz sūtītāju adresi. Sūtītāja adrese šajā ziņā it kā izskatās pietiekami leģitīma, taču te ir jāņem vērā arī fakts, ka from laukā, kā mēs zinām, mēs varam izveidot identitāti, ja mūsu pasta programma to atļauj, kādu mēs vien vēlamies. Un tad ir jautājums, kā pārbaudīt šo te adresi. Droši vien tie veidi, kā pārbaudīt, ir vairāk, bet viens no tādiem varbūt vienkāršākajiem veidiem ir vienkārši izvēlēties pārsūtīšanas iespēju, un tajā brīdī jūs jau redzēsiet e-pasta tā kā sākuma daļā, ka, hei, kur īstenībā reāla adresīte ir pilnīgi cita, ka šī ir vienkārši kā tāda noformatēta, kā vārds, kas tā kā parādās displejā, bet realitātē e-pasta adrese ir cita. Noteikti ir pulksteņu laikam, cikos jūs to esat saņēmuši, jo neviena kompānija tāda sevi cienoša diez vai sūtīs savu piedāvājumu, savu, tā teikt, par kādu iepirkšanos vai arī kādu vēstuli vienkārši nesūtīs naktī. Protams, tas var, teiksim, atšķirties, ja tā ir kāda starptautiska kompānija un laika zonas mums atšķirs, un tomēr būtu jāizvērtē, vai šī laika zona ir tiešām tā, kas varētu šajā brīdī būt izšķirošā. Noteikti tā ir uzruna arī pats saturs vēstulē. Tiesa mākslīgais intelekts palīdz šobrīd šīs vēstules veidot jau krietni tādas ticamākas un krietni, lai mūs tā kā vairāk apmānītu, un tomēr viņās mēdz būt arī gramatiskas kļūdas. Mēs varam tās pamanīt, ja tīpaši mums latviešu valodā ļoti paveicies, ka mums valoda ir pietiekami sarežģīta, mums ir galotnes, mums ir garumzīmes, mīkstinājums zīmes, un kādā brīdī mēs noteikti ieraudzīsim, ka, hei, šitas kaut kas te nav ritīgi. Tīpaši, ja mēs būsim kārtīgi latviešu valodu mācījušies, apguvuši skolas laikā un pievēršam tam uzmanību. Tās noteikti ir saites, kuras tiek piedāvātas e-pastā, jo bieži vien tas ir kaut kāds teksts mums atsūta, un no tā vien, ka mēs šo e-pastu saņemam, mēs vēl neesam upuri. Mēs kļūstam par upuri tajā brīdī, kad mēs sākam klikšķināt uz šīm saitēm. Un tad, ja mēs redzam tekstā, kad ir, teiksim, saites, kuras var uzklikšķināt, tad jāpaskatās ar vietrādi. Mēs uzbraucam virsū šai vietai, kur ir pievienot saiti, paskatāmies e-pasta apakšā, un mēs redzēsim, uz kurien patiesībā šī saite mūs ved. Un šajā gadījumā šī saite, noklikšķiniet šeit, viņa mūs ved uz rēķinu Latvija.om, un tad tālāk ir vesela virknīte vēl uz pašu rēķinu. Tāpat tā teikt, ir jāpievērš arī uzmanība, vai nav kaut kādi pielikumi, vai tekstā ir rakstīts, ka būs pielikumi šai vēstulē, jo bieži vien tiek pievienoti kaut kādi pielikumi, kas, teiksim, lielākoties tiem pielikumiem šie paplašinājumi ir tādi kā zip vai rar vai tādi, kas mums neizsaka neko, tā kā tādus noteikti neiesakam atvērt vaļā, ja vien jūs specifiski negaidat kādu īpašu failu, un tas jau nav norādīts tekstuālā ziņā, bet, teiksim, mēdz būt arī, ja pievienot ir Excel fails vai docs fails, un tad, diemžēl, viņos dažkārt ir kaut kādi makros ieslēgti, bet to vajadzētu pārbaudīt jau līdz ar to sākotnēji tekstuāli, un ja ir šaubas par to, ka jūs no šīs konkrētās personas šādu failu negaidat, un tas ir kaut kas jauns, tad noteikti ieteikt uzzvanīt šai personai, pārprasīt, vai tiešām jūs gribat man šo te sūtīt, vai man tas būtu jāvar vaļā, vai tas nāk no jums. Tās būtu tās noteikti tātad e-pasta lietas. Un šeit man ir arī viens piemērs, kur jūs varat savu modrību ātri pārbaudīt. Mēs katrai detaļai neiesim cauri un ilgšos pie šī piemēra neapstāsimies, bet ar šādu neapbruņotu aci mēs jau šeit redzam, principā kopsumā te ir tādas 9 pazīmes, kas liecina, ka šis e-pasts ir nepareizs, ka šis e-pasts ir krāpniecisks. Tas noteikti ir atkal laiks.
To mēs noteikti uzreiz redzam. Tāpat šeit ir, piemēram, sūtītājs un saņēmējs ir viena un tā pati persona, kas liecina par to, ka šis ēpasts nav sūtīts tikai jums vienam pašam, šis ēpasts ir sūtīts jau kaut kādai cilvēku grupai. Tā noteikti ir valoda, ja mēs paskatāmies tekstā, ir vairākas gramatiskas kļūdas. Tāpat šī saite, viņa neved uz konkrēti norādīto saiti, kas ir uzrakstīta, viņa ved, ja mēs paskatāmies apakšā uz esidroši.lv mājaslapu. E-pasta adrese, kas ir sūtītāja, un e-pasta adrese, kas ir parakstā, tās arī nav viena un tā pati. Tās ir divas dažādas norādītas. Un, ja mēs teiksim, vēl šajā e-pastā nav norādīts arī telefona numurs, ko sevi cienošs uzņēmums arī parasti rāda, kā sakontaktēties bez e-pasta ar kādu uzņēmumu. Līdz ar to, teiksim, tam būtu arī jāpievērš noteikti uzmanība. Un, ja mēs tā paskatītos dziļāk un papētīt, tad šādu uzņēmumu patiesībā nemaz neeksistē. Līdz ar to arī tas ir noteikti tāda lieta, kas ir jāpārbauda, kāpēc, teiksim, ja šāds te nāk, tad noteikti veikt izpēti pirms varam vaļā kaut kādus nedaudz aizdomīgus ēpastus. Kam pievērst uzmanību mājaslapā? Pirmais noteikti ir mājaslapas adrese. Kā lasīt adresi, atkārtošos, tātad stāstīšu vēlāk, konkrēti kā līdz kurienai pamanīt šo te, bet pirmais noteikti ir pievērst uzmanību mājaslapas adresē. Mēs viņu ieraugam, mēs izlasam, rūpīgi izlasam, vēlams viņu redzēt visu pilnā garumā, jo pēc tam arī izstāstīšu, kāpēc, kur mēdz būt tie zemūdens akmeņi. Un šajā gadījumā arī mēs redzam, ka mājaslapa principā izliekas par citu. Tā nav Swedbank mājaslapa, kaut arī bildes ir iekopētas no patiesās Swedbank mājaslapas. Tas noteikti ir saturs, kam ir jāpievērš uzmanība. Tā var būt gan dezinformācija, tā var būt investīcija krāpniecības platformas, tā var būt maza ticamība šim saturam, bet paskatoties kādā, teiksim, ziņu portāla mājaslapās, jo Jauns.lv arī bija viens no tiem, kas pēdējā laikā ļoti bieži ir cietis, palūkoties, vai šādus konkrētus arī piedāvājumus, vai šādus te saturu liek arī citos portālos. Un ja šis liekas tā kā nedaudz aizdomīgi, tad noteikti nevajadzētu ne investēt, ne skatīties, ne arī kaut ko tā teikt darboties. Un tas attiec arī uz iepirkšanās portāliem, ja viņš kaut tikai liekas līdzīgs kādam no esošajiem, teiksim, zīmola portāliem vai e-tirdzniecības vietnēm, tad būtu jāpārbauda, vai tiešām šie attēli un šis saturs atbilst patiesībai. Tas būtu jāaiziet uz konkrēto, jāatrod konkrētais veikals, jāapskatās veikala patiesā mājaslapa, un tajā brīdī tad mēs varam arī izvērtēt, vai šis saturs šajā piedāvājuma mājaslapā atbilst patiesībai. Tie noteikti ir grafiski un funkcionāli elementi, jo bieži vien kādā no arī krāpnieciskiem veikaliem tiek ievietotas kaut kādas ikonas, kur jūs varat kaut ko darīt, noklikšķiniet uz šīs, un jūs nonāksiet, tā teikt, lai turpinātu savu iepirkšanos. Konkrēti šis ir CSDD vārdā krāpšana, kur, teiksim, tika virzīta, lai samaksātu sodu, un mēs redzam, ka šeit no šīm ikonām ir ievietotas tikai 4 veidi bankas, nav mums vienotais pieteikšanās, tā kā verifikācijas modelis, kurā būtu jābūt arī e-parakstam, nav arī pat mūsu mīļā Swedbank pievienot, kas mums parasti šajā rindā tomēr stāv. Līdz ar to ir kritiski jāizvērtē, ja tas ir, tā kā šajā gadījumā tā ir valsts iestādes mājaslapa, kāpēc nav e-paraksts, jo valsts iestādēm visām būtu jābūt šim te e-parakstam apakšā, bet ja mēs esam arī kādā iepirkšanās tirdzniecības platformā, kas, teiksim, ir starptautiska, tad paskatoties uz to konkrēto ikonu, kas mūs virza kaut kur tālāk, uzklikšķinot uz viņus, mēs atkal skatāmies šo te saiti, kur mēs tiekam novirsīti. Jo tā būs noteikti tā atslēga, kur mēs sapratīsim, vai tam var uzticēties vai nevar uzticēties. Tāpat tās ir arī ar QR kodiem, jo mēdz būt arī dažādi piedāvājumi, jo ērti izskatās, ka tu pievieno kādā reklāmas lapiņā QR kodu, kuru tu noskanē un tev aizvirz uz kādu vietni. No mārketinga viedokļa tas, protams, ir ļoti ērti, tas aiztaupa vietu, izskatās tīri vai stilīgi, ja tā var teikt, bet atverot šo te saiti, mēs redzam, ka konkrētajā gadījumā tā noteikti nav vidu mājaslapa, tā ir .pages domēnā reģistrēta mājaslapa, kas imitē tikai valsts ieņēmuma dienestu un attiecīgi ir krāpniecība. Un šādas pašas krāpniecības var veikt arī ar veikaliem. Tās noteikti ir arī mājaslapā būs gramatiskas kļūdas. Latvijā veidotiem veikaliem ir jābūt arī kontaktinformācijai un atgriešanas noteikumiem, un jebkurš sevi cienošs arī uzņēmums, arī starptautisks uzņēmums arī noteikti būs ievietojis kontaktinformāciju saziņai, jo viņiem rūp savi klienti, viņi grib, lai klienti ir pasargāti, lai klienti var ar viņiem komunicēt, lai viņiem ir atgriezeniskā saite, un arī par atgriešanas noteikumiem viņi par to rūpējas. Un
te arī tās gramatiskās kļūdas, teiksim, tādā kopētā, ja ir vai ar mākslīgo intelektu veidotā veikalā, tad principā šīs te gramatiskās kļūdas būtu diezgan viegli pamanāmas, jo kādā brīdī mākslīgais intelekts atkal pateicoties, teiksim, valodas īpatnībām vai fontu īpatnībām, viņš pirmkārt visu nenokopē, viņš kaut ko ņem un pārtaisa pa savam, un attiecīgi tā ļoti, ļoti vērīgi ieskatoties var pamanīt šīs te atšķirības un var pieķert arī, ka teksti ir kļūdaini, vai iztrūkt kāda var būt no veikala kaut kādām sadaļām, kas patiesā veikala, piemēram, vietnē ir pieejams, bet jau kopētajā mājaslapā nav, jo krāpnieki ir slinki un viņi patiesībā daudz laika negrib tērēt, ieguldīties šajos te portālu veidošanā. Un vislielākā, teiksim, grūtība saskatīt šo te saiti ir noteikti mobilajās iekārtās, jo mēs esam kustībā, mēs esam pieraduši daudz darbiņus paveikt arī no telefona, un tas tad mēdz būt sabiedriskais transports, tas mēdz būt teātris, tas mēdz būt kāda saviesīgs pasākums, kur varbūt ir pustums vai mums ir apkārt kādas citas sarunas un kādu mēs varbūt esam piedalāmies jau sarunā, vai mēs esam sanāksmē, varbūt arī šobrīd kāds brauzē telefonu un skatās un grib varbūt arī izdarīt kādu veiklu vai maksājumu vai kaut ko, tad ir ārkārtīgi jābūt uzmanīgam šai brīdī, jo mums ir apkārt tik daudz lietas, kas mūs varbūt, tā teikt, liek koncentrēties uz kaut ko citu vai sadalīt šo te uzmanību un telefonā ieskatīties šo saiti, izlasīt, jo viņa ir pietiekami gara, viņa ir pietiekami sarežģīta, viņa mēdz uztaisīt mums sarežģītu, šķietami ticamu, un dažkārt pat iekārtā mēs visu neredzam šo pilno garumu. Teiksim, ja pie ekrāna, pie datora apsēžoties, mēs varbūt tā kā koncentrējamies vairāk un ekrānā lūkojamies un cenšamies ieraudzīt un koncentrējamies uz šo te ekrānu, tad telefons vai planšets noteikti ir tas, kur vajadzētu būt vēl krietni uzmanīgākiem nekā tas notiek pie datora. Un kā tad atpazīt drošu saiti, kas būs tā kā tad arī tas mūsu lielais šīs dienas uzdevums, tad noteikti ir neticēt mītiem. Katrai mājaslapas sākumam, ja mēs atceramies arī daudzus gadus atpakaļ, ir tāds protokols priekšā HTTP 4 burtiņi. Un daudzu gadu garumā šis protokols arī bija šāds te HTTP, tas nodrošina datu pārraidi starp pārlūku programmu un serveri, bet laikam ejot un krāpnieku skaitam pieaugot, tika izveidots atsevišķi tāds SSL certifikāts, kas ļāva, tā teikt, pievienot šo te mājaslapai, un tad šī mājaslapa skaitījās droši. Dažkārt parādās mājaslapas priekšpusē tāda ikoniņa meklētāja tā joslā, tā kā ikoniņa kā slēdzenīte, vai arī mēs varam redzēt šo te HTTPS. Diemžēl laikam ejot, tas vairs nav kļuvis droši un tam vairs uzticēties nevar. Un, diemžēl, to izmanto arī krāpnieki, jo, tā teikt, tas ir lēti, to var izmantot jebkurš un ļoti daudzas arī vietnes, kurās tā kā bez maksas var izveidot mājaslapas, arī šo piedāvā pēc noklusējumu, taču cilvēki ļoti daudz tam uzticas un joprojām tā kā ieraugot šo te atslēdziņu vai šo protokolu cenšas klikšķināt, bet tam noteikti nevajadzētu uzticēties. Bez šī noteikti vajadzētu pārbaudīt arī pārējās lietas, kam vēl uzmanību pievērst. Tas noteikti tātad ir atpazīt domēnu un domēnu vārdu, kas ir tā kā mūsu lielākā darba specifika, ar ko mēs saskaramies. Un tātad, kā tad lasīt šo te saiti? Šeit es esmu paņēmusi tādu ļoti vienkāršu, salīdzinoši vienkāršu piemēru, kas ir mūsu nic.lv mājaslapa, reģistra mājaslapa. Mēs paskatāmies tātad saites sākumu. Mēs redzam, ir HTTPS, mums ir www, kas tā kā liecina, ka tā būtu mājaslapa, ir nic.lv, un tad ir pirmā slīpsvītra. Un principā tā slīpsvītra ir tas izšķirošais šķirklis, līdz kurai būtu jātiek, jebkurā iekārtā ieraugot saiti līdz šai pirmajai slīpsvītrai. Un šajā brīdī mēs skatāmies, lasam no šīs slīpsvītras savukārt uz otru pusi, tā kā dators jau to pazīst no labās puses uz kreiso pusi, un mēs sākam analizēt. Tad mēs redzam, ka tas ir .lv domēns, tātad tas ir mūsu valsts koda domēns, tātad tam vajadzētu būt pietiekami drošam, ir tīpaši, ja es kaut ko sagaidu no mūsu valsts, rēķinus vai kādu esmu apmeklējis kādu vietējo vietni, tad savukārt nic.lv, jā, es pazīstu šo uzņēmumu, es viņam varu tātad uzticēties. Tas, kas ir priekšā šie te apakšdomēni, tādi var būt vairāk, un tur var būt gan www, gan blog, gan daudz citas lietas, un viņi var būt arī 2 un 3 šādi te apakšdomēni, bet tie būs vairāk jau kā tādi šķirkļi, jau sadaļas, bet jebkurā gadījumā tas vairs neliecinās par šo tik ļoti par šo krāpniecību. Ko krāpnieki dara? Viņi gan šo apakšdomēnu mēdz izmantot, lai ātri piesaistītu mūsu uzmanību un ievietot tur, kā mēs vēlāk arī redzēsim, piemērā, teiksim, pašu CSDD nosaukumu, lai jo mēs redzam to sākumu, jo mēs tālāk nelasam. Bet mums ir jābūt gudriem un mums ir jāvar ieraudzīt līdz šīs pirmais slīpsvītrai, un tajā brīdī mēs lasam atpakaļ. Tikai tā mēs varam atpazīt šo patieso saiti.
kas tad īsti tur slēpjas. Un e-pastā ir ļoti līdzīgi, jo e-pastā arī mēs skatāmies to sākumu, Pēters Kalniņš šajā gadījumā līdz ETA zīmītē, līdz ETA simbolam. Tur mēs arī varam, teiksim tā, izveidot jebšu ko. Savukārt tas, kas ir aiz ETA zīmīts, ir domēna vārds. Tas ir tas, kas tad parādīs to, vai šim domēnam mēs varam uzticēties vai mēs nevaram. Šajā gadījumā ir rēķina -lv.cu, tātad Eiropas augstākā līmeņa domēns, kas principā pēc būtības ir ļoti drošs. Savukārt rēķina -lv varētu radīt šaubas, bet pilnīgi iespējams, ka mums tiešām no šādas vietnes arī kaut ko sūta, jo ir daudz uzņēmumu, kas Eiropā tiešām izvēlas reģistrēt savus nosaukumus arī .cu domēnā. Ja mēs paskatāmies uz sarežģītāku piemēru, tas, kas jau bija tā kā saite šajā iepriekš varbūt redzētajā e-pasta piemērā, tad mēs redzam, ka šis ir krietni garāks ceļš, un faktiski tas, kas aiz tās pirmās slīpsvītras ir, tas ir vienkārši ceļš līdz konkrētam dokumentam, un principā mūs tas neinteresē. Mūs interesē tātad tas pats sākuma gals, un šajā brīdī mēs esam gudri, mēs ļoti labi saprotam, jo tātad paskatāmies pirmo slīpsvītu, redzam, ka tas ir .om domēns. Manā gadījumā es zinu, ka tas ir Omānas domēns, un, teiksim tā, vai es gaidītu rēķina Omānas, ja es tur neko neesmu pirkusi, piedāvā vēl rēķina Latviju, diez vai viņi apkopo visus Latvijā dzīvojošos, kas pie viņiem kaut ko iegādājas un speciāli uztur tādu vietni. Līdz ar to šādu te saiti es noteikti vaļā nevērtu, vai katrā gadījumā es pārdomātu, vai es esmu kaut ko tur darījusi vai nē, vai man būtu jāgaida no turienes kāds rēķins vai kāda informācija. Ar domēniem ir tā, ka kopsumā pasaulē tādi ir 1500 dažādi domēni, un tos visus aplūkot var ir tāda AJANA, kas uztur, AJANas organizācija, kas uztur šos visus domēnus, var uztur šo te visu sarakstu, kurā var apskatīties, kam kurš domēns pieder, kā piemēram, ja mēs skatāmies valsts kodu domēnus arī kā .lv vai .ee, jūs redzēsiet, ievadot tur atrodot šajā te sarakstā, redzēsiet, ka tas ir Latvijas Universitātes Matemātikas Informātikas institūts, tātad tas pieder mūsu valstī, un šiem te lietotājiem var uzticēties. Tālāk ir vispārējās nozīmes domēni. Tie jau ir tādi globālāki domēni, un tur arī jāņem vērā, ka, teiksim, atšķirībā no Eiropas valstīm vai vispār no valsts kodu domēniem, viņiem šī te likumiskā puse un noteikumi noteikti ir tādi elastīgāki. Un teiksim tā, lai uzticētos konkrētam domēnam, principā būtu katram jāiepazīstās ar konkrētā domēna lietošanas noteikumiem. Un ja atgriežoties pie valsts koda domēniem, un teiksim pie Eiropas, kur mums ir ļoti daudz dažādas direktīvas, regulas, kas Eiropas valstis ļoti, tā teikt, tur visādos rāmjos, un mums ir jāpārbauda lietotājs un jāspēj lietotājs identificēt, un tur ir diezgan sarežģīti, teiksim, apkrāpt kādu vai piereģistrēt domēnu vārdu, kas varbūt nav ar labticīgiem mērķiem, tad, teiksim, kas ir ārpus Eiropas Savienības valstīm vai tā kā jau vispārējās nozīmes, tur noteikti ir krietni vienkāršāk izdarīt. Un, teiksim, trešā grupa, kas ir jaunie vispārējās nozīmes, tie ir marketingam ļoti interesanti, un viņi ir ārkārtīgi pievilcīgi, jo viņi ir tiešām tādi jautri un pateicīgi, lai viņus izmanto dažādos materiālos, labskanīgi dažādos reklāmas, arī džinglos un tā, un tomēr viņos šī te noteikumi ir viselastīgākie, un viņos ir visvieglāk krāpniekam piereģistrēt kādu domēnu vārdu. Un, tā kā no tādiem būtu jāuzmanās visvairāk. Un, ja mēs paskatāmies mūsu minētos iepriekš piemērus 3 jau, tad mēs paskatoties tātad uz šiem pašiem, kas tad slēpjas šajos te saitēs, ja mēs ievedam mājaslapas meklētājā, tad mums principā mēs redzam, ka mums ir 3 dažādi domēni, kas ir 2 ir jaunie vispārējās nozīmes, un 1 ir vispārējās nozīmes domēns, un savukārt nosaukumi mums absolūti neliecina par to, ka tie varētu tiešām būt patiesās iestādes, kas mums gribētu šo informāciju sniegt vai sūtīt kādu ziņu. Tā noteikti nav patiesie šie iestādes lietotāji. Un paskatoties, ja tā ir telefonā, varbūt kāds nedaudz ieskatījās dziļāk šajos telefonu piemēros, tad tur arī šīs virknītes ir pietiekami garas, pietiekami daudz burtu, dažādi cipari, bet ja mēs skatāmies, tā teikt, iedziļinamies šajās saitēs, tad mēs redzam, ka mums ir 3.com, mums ir 1 Montenegro domēns un ir tikai 1.lv. Un nosaukumi arī diez vai liecina par to, ka tiešām tur būs kāds pakalpojums, ko mēs patiesībā gribētu vērt vaļā, un tas ir tiešām domāts mums. Un tātad saņemot kaut kādus ziņas, tātad šeit atkārtošos, tad mēs paskatāmies uz šo te domēnu primāri, jo tā kā arī GoTo, tas ir Tongas domēns, mums nav nejausmas, kāda ir Tongas valstī, teiksim,
noteikumi, kurš var reģistrēt, uz kādiem noteikumiem, kā viņi pārbauda šīs lietotājs. Tāpatās kā Uzbekistānai, tas arī mums nebūs zinām šie noteikumi. Ja mēs gribam šo saiti vērt vaļā, tad tā kā gadījumā mums vajadzētu pārliecināties pie konkrētiem valstu reģistriem, kā viņi tātad apkalpo savus klientus. Visbiežāk, kā minēja, ļaundari izmanto šos jaunos vispārējās, kā X vai Z, top, klik vai online shop, un arī mūsu DPD ik gadu, it īpaši ap Ziemassvētkiem, tieši teiksim tā, no šie jauno vispārējās, no dažādām variācijām, kuras ir reģistrētas jaunos vispārējos domēnos. Tā kā ir ārkārtīgi uzmanīgi jālasa un jāskatās šīs saites un jāatpazīst vispirms pats domēns. Tālāk, paskatoties pašā domēna vārdā, jo mums ir jāskatās lieki burti vai lieki vārdi. Un te arī jūs redzēsiet, tātad piemērā, tātad tie ir dažādas rakstzīmes. Tie var būt kāds burts klāt, tie var būt burti samainīti vietām, tie var būt bez kāda burta. Un kāpēc? Tāpēc, ka mēs ikdienā rakstot meklētāju programmā, katrs droši vien ir nereizi vien ir kļūdījies kādu vārdu rakstot, jo pirkstiņi skrien ātrāk nekā mēs varbūt spējam to uzrakstīt. Un tad šīs te saucamās typo kļūdas vai taustiņkļūdas, jā, arī krāpnieki izmanto. Un tad šīs te biežāk pieļautās mūsu kļūdu versijas, viņi piereģistrē, un attiecīgi mēs pat nemanam, ka mēs esam jau kādu šādu te atvēruši un vienkārši izmantojam. Šeit ir arī piemērs, kur, teiksim, izmanto, ka kāds iestāde, bet kāds veikals cenšas, teiksim, vai kādu mājaslapu grib izskatīties par mājaslapu, pieliekot priekšā šo apakšdomēnu www, bet viņi neieliek punktiņu starpā. Un it īpaši, teiksim, tas būs kāds telefona ekrāns, mēs to punktu visticamāk pat nepamanīsim, jo diez vai ikdienā, ja mēs tos punktus tik ļoti skatāmies, vai tur ir, vai tur nav šādi. Tāpatās ir arī ka paplašina ar kādu vārdu. Piemēram, sevis cienīgas iestādes nekad neliks sev klāt kādu lieku vārdu, kā šajā gadījumā Apple Shop vai Gucci bags. Tātad viņiem ir primārais domēns noteikti ir apple.com, to viņi izmanto visām savām, tā teikt, marketinga lietām, un arī visu savu marketinga budžetu viņi, tā teikt, koncentrē uz šo te zīmolu atpazīstamību, un ja viņiem būs arī kaut kāds shop, tad tas noteikti būs vai nu slīpsvīters, vai nu varbūt tas būs kā apakšdomēns, bet viņi diez vai liks šo šādi kopā. Kādreiz mēdz salikt kopā, tad, ja viņi vairāk grib aizsargāt savu identitāti, tad ievedot šādu, viņš var aizvest uz leģitīmo Apple, teiksim, vietni, bet teiksim, visas vārdu versijas jau nevar piereģistrēt un dažkārt pat nevar iedomāties, kādas vārdu versijas vēl varētu gribēt. Tā kā arī ieraugot šādus te vārdu savienojumus, būtu jābūt noteikti uzmanīgiem, vai tas ir patiesi. Tālāk, tad arī par šiem vārdiem vēl runājot, piebildīšu, ka mēdz būt arī tāda, ka ļaundariem patīk izmantot šādus tā kā varbūt vārdus, kas mums liek domāt, ka viņi tā kā ļoti rūpēs par mums, un varbūt tā liekas tāda nedaudz tāda pārspīlēta rūpēšanās par lietotāju, pievienojot, teiksim, Verify, tur Apple vai Apple Verify un kaut tam līdzīgi, un tas tā teikt, mums it kā patērētājiem liekas, jā, viņš par mums domā, bet patiesībā sakot, tur būtu ļoti jāuzmanās, jo tie vairāk ir tādi viltīgi gājieni, kā apmānīt mūsu domāšanu un mūs tā kā piemānīt un likt mums uzticēties neleģitīmai saitei. Noteikti saitē vajadzētu pārbaudīt lietotos burtus un simbolus. Tātad jūs redzat, šeit arī ir piemērs, tā varbūt atvainojos par izšķirtspēju, varbūt nav tik laba, bet tā pirmā brīdī liekas šī ziņa, kas tas tāds ir, ka tur ir vienkārši burti un cipari kaut kāds virknējums. Bet ja jūs tā abstrahēties un iedziļināt, tad jūs diezgan ātri viņu noteikti spējat izlasīt. Un ja mēs būtu klātienes tikšanās, es noteikti pajautātu, paceļat rokas, kurš jau ir izlasījis, bet ja teikt, es šo te ziņu ja gribat, varat izlasīt arī mūsu mājaslapā, ja vēlāk, ja varbūt šobrīd to nepaspējat, bet realitātē mēs šo ziņu ļoti ātri spējam izlasīt, jo mūsu prāts ir iekārtots citādāk, un mēs spējam izlasīt to, ko mums pat nevajag patiesībā visus burtus, mēs spējam to ļoti viegli caurlasīt, un mēs ieraugam jau it kā patieso tekstu. Un tieši to pašu izmanto arī krāpnieki, uzdodot šādus te savas tā kā mājaslapas saites, kuros izmanto dažādus burtus, aizstāja ar citiem burtiem. Un, teiksim, tādi biežākie ir, ka I vietā tiek izmantots L burts vai G burta vietā Q burts un tā tālāk. Ļoti bieži, it īpaši, ja īziņās tiek sūtīts vai WhatsAppā kaut kādas ziņas, tad tiek izmantots, kur M vietā saliek R un plus N, un dažkārt to pat mēs nevaram pamanīt. Un
Un te vēl jāpiebilst arī, ka dažkārt tie ir fonti, kas, teiksim, dažādos fontos uzrakstītas ziņas, teiksim, ka arī tam būtu jāpievērš noteikti uzmanība, kādā tas ir rakstīts, varbūt jāiemet kādā Word failā, varbūt kādā notepadā un jāpaskatās, vai tas patiesībā šis raksts ir tas, par ko tas izliekas, un vai tur neslēpjas kādas kļūdas. Un šeit arī piemēros jūs redzat, ka tas pats info@internet.lv, viņš izskatās tik ļoti līdzīgs, jā, bet patiesībā tur slēpjas M burtiņš, jā. Un tā teikt arī visi pārējie, un īpaši ir jāieskatās arī tajā pašā PayPal, kur PayPal vietā, L burta vietā ir vienkārši lielais I burts, un uzrakstīt mēs varam jebko, līdz ar to jūs klikšķinat, jūs aiziet, jūs esat uzticējušies. Un šeit es esmu pielikusi arī tādu ziņu, tādu piemēru, kur ir manas kazas un manas kāzas, kas mums, teiksim, latviešu valodā ir divas dažādas lietas, un varbūt šajā gadījumā tas nav tik ļoti par krāpniecisku veikalu, cik vairāk par kaut kādu konkurenci vai par krāpniecisku vienkārši tā plūsmas pārsūtīšanu uz citu vietni, jo latviešu valodā un ir arī citi starptautiskie domēnu vārdi, kuros, teiksim, var pieregistrēt ar šīm diakritiskajām zīmēm nosaukumu, kā rezultātā ir katrs ja viens domēnu vārds ir cita mājaslapa, un attiecīgi šeit manas kazas.lv un manas kāzas.lv ir noteikti divas dažādas mājaslapas, un reklāmas materiālos mums noteikti patīk izmantot tā, kā tas būtu patiesi, un visticamāk šo te lietotājs varētu izmantot kā manas kāzas, bet patiesībā viņam, teiksim, ir domēnvārds manas kazas. Un arī mums ir bijis šāds te piemērs ar tādu elementāru .lv, kas ir ēdināšanas uzņēmums, kuriem pieregistrētā mājaslapa ir elementāri.lv. Viņi šajā, it īpaši Covid laikā, viņi attīstījās un piedāvāja dažādus ēdienu piegādu uz mājām. Savukārt viņiem visos reklāmas materiālos tika izmantots elementāri.lv. Kā rezultātā patērētājs aizjūt uz šo elementāri.lv, jo mēs vadam to, ko mēs vadam, mēs pirkstiem rakstām, mēs uzticamies, kas tur ir rakstīts, un atverās pilnīgi cita mājaslapa. Un viņi izspēlēja tādu joku, ka ielika, šodien mēs ēdienu nepiegādājam, bet mums ir bijis, hei, jūs varat izmantot citus mūsu pakalpojumus. Un attiecīgi zināma cilvēku plūsma vienkārši tika aizsūtīta prom no šīs elementāri.lv mājaslapas. Kaut gan viņi varēja šos pieregistrēt abus divus vārdus un tādējādi neapkrāpt savus patērētājus. Tā kā arī šādām lietām būtu jāpievērš uzmanība, ka ja konkrētajā valodā vai vācu valoda vai igauņu valoda vai krievu vai kāda cita ir ar diakritiskajām zīmēm, tad vajadzētu paskatīties, vai viņiem nav arī, teiksim, šis domēnvārds pieregistrēts ar diakritiskajām zīmēm, vai tas tiešām ir viens un tas pats. Tāpat vajadzētu noteikti pārbaudīt domēnvārda datus. Kurš ir patiesais domēnu vārda lietotājs? Un, ja tas ir .lv domēnu vārds, tad tā gadījumā to var izdarīt arī mūsu nic.lv mājaslapā. Mums ir tāds pakalpojums HUIS, kur ievedot domēnu vārdu nosaukumu, jūs varat redzēt, kas ir patiesais domēnu vārda lietotājs. Ja tā būs juridiska persona, jūs redzēsiet nosaukumu, jūs redzēsiet arī kaut kādu kontaktu informāciju. Ja tā būs fiziska persona, tādā gadījumā parādīsies tikai saziņas forma, jo to mums aizsargā GDPR, bet jāņem vērā, ka tādi patiesi sevi cienoša veikala iepirkšanās platformas noteikti nebūs reģistrējuši to uz fiziskas personas vārda. Tie tomēr parasti būs kādi uzņēmumi, jo viņi gribēs, lai uzņēmums tiek popularizēts, tāpat tās būs arī kāda kontaktu informācija, lai mēs varam sazināties. Savukārt, ja tie ir tā kā starptautiskie domēnu vārdi, to var izdarīt ievedot who.iz, ir tāda platforma, tur arī var Latvijas domēnu vārdus ievedīt. Un tur tātad ir pieejama arī šī pati informācija, kam šis te pieder, kurā vietā varbūt atrodas, uz kādiem serveriem šie konkrētā mājaslapa atrodas, jo, ja tā ir arī Latvijā reģistrēta mājaslapa, bet atrodas uz kādiem Omānas vai aizdomīgiem serveriem, tad arī par to var sākt uztraukties, kāpēc viņi ir likuši tieši tur un netur, teiksim, Latvijā, jo ir pietiekami daudz taču uzņēmumu, kas arī Latvijā to piedāvā. Vai, teiksim, ja tas ir Amerikas kompānija, tad arī var skatīties, kāpēc kaut kur Āfrikā stāv viņu lielu veikalu, teiksim, mājaslapa. Un tur noteikti arī var redzēt datus, kurā brīdī šis domēnu vārds ir reģistrēts, cik ilgi viņš jau pastāv. Jo tas, ko krāpnieki noteikti dara, pirmkārt, viņi reģistrē šos domēnu vārdus uz ļoti īsu laiku, jo viņi nemitīgi maina viņus, jo viņi negrib tikt pieķerti, jo tikko ir ilgāk mājaslapa, viņi tāpat ātrāk var tikt arī notverti. Tāpat tās viņi reģistrē viņus uz svētkiem pārsvarā tas notiek, vai tas notiek uz kādām krāpnieciskām kampaņām. Šīm mājaslapām noteikti nebūs vēstures un noteikti nebūs arī īsta lietotāju datu. Viņi tā teikt cenšas, lai paliktu bez īpašām pēdām tīmeklī.
Un tas, ko var darīt, teiksim, atverot tādu arī, teiksim, veikalu, ja jūs zināt, ka, hei, nu, it kādi draugi saka, ka šis veikals izskatās ticams, varētu būt, ka viņš ir, vai atsūtīt ir kāda ziņa. Ir arī vairāk portāli, kur var pārbaudīt šādas te mājaslapu adreses, un viens no tādiem ir arī schemadvisor.com, kurā var ievadīt mājaslapas nosaukumu, un tad parādīsies, teiksim, kāds ir viņas tas ticamības reitings, vai, teiksim, cik viņam ļoti procentuāli var uzticēties. Un tad bieži vien tiek arī parādīts, teiksim, ziņas, kāpēc vai var ticēt vai nevar ticēt, vai varbūt viņiem nav kāds drošības paplašinājums vai kaut kādas citas sūdzības, bet, teiksim, kā veikals, pieņemsim, viņš ir uzticams. Tāpat tās ir vēl viena, teiksim, tāda bēda savā ziņā, kas mums varbūt nevisai patīk, ir šie te saīsinātāji, saišu saīsinātāji, jo dažkārt ir arī dažādās reklāmas kampaņās, lai ievietotu saiti, teiksim, mēs viņu izveidojam, viņa ir pārāk gara, un tad kā, lai mēs viņu varētu ievietot tādu smukāku, pievilcīgāku mārketinga materiālos vai e-pastā, mēs vienkārši darām tā, ka mēs ievadām saīsinātāju, mums piedāvā kaut ko, bet mēs kā patērētājs to saiti nevaram šādi te pārbaudīt. Uzbraucot uz viņas, mēs nesapratīsim, uz kurien šī saite ved. Tāpēc ir arī tādi, kur var pārbaudīt šos te saišu saīsinātājus, un te, teiksim, ir tāds checkshort.url.com, kurā var ievadīt un droši pārbaudīt, uz kurien tad patiesībā šī te saite vedīs. Viņš tā kā atšifrēs, kas tā ir par saiti. Ko vēl mēs varam darīt? Vēl mēs noteikti varam uzlikt savās iekārtās, gan datorā, gan telefona iekārtās, arī šos te DNS ugunsmūri. Tas ir CERT.LV un NIC veidots tāds bezmaksas rīks, jebkuram Latvijas iedzīvotājiem, kurš aizsargā pret krāpnieciskām saitēm. Tātad šis rīks, tātad viņš pasargās, tātad, ja tā darbība ir sekojoša, kad CERT.LV vai, teiksim, vai, nu, pamana savos serveros, ka, teiksim, notiek kaut kādas krāpnieciskas kampaņas, viņi ievieto šos te domēnu vārdus, ievieto konkrētā aizsargtajā tādā režģītī, un mēs, kas pārējie patērētāji, mēs vairs uz šo te saiti nevarēsim uzklikšķināt, pat ja mēs viņus saņemsim. Pagājušā gada ietvaros arī šis te DNS ugunsmūrs jau ir pasargājis no dažādām krāpniecībām 2,2 miljonus reižu lietotājus, kas ir ļoti pietiekami liels arī tāds skaits. Un kas ir vēl pozitīvi šai lietotnei telefonā, ka jūs arī redzat šo savu statistiku, cik daudz, teiksim, jums ir bijis, kas ir bijuši tās saites, ko jūs esat, teiksim, brauzējot internetā, gājuši cauri un kur jūs esat pieskārušies kādai ļaunai saitei. Attiecīgi arī šīs te krāpnieciskā statistika jums parādītos, un tajā brīdī jūs arī saprotat, ka, hei, šis rīks tiešām strādā, un viņš man jau ir vairāk kārt pasargājis, jo nav jau brīnums, ka daudzos portālos ir, teiksim, brauzējot kaut vai ziņas, lasot, ir kaut kādas izslēptās reklāmas, kurām ir pievienoti kaut kādi, teiksim tā, nevisai veiksmīgi, nevisai labdabīgi kaut kādas saitītes, kas mūs tā kā var arī iemitināties mūsu iekārtās. Un tātad, ja jūs teiksim, tātad par šīm te saitēm, ja ir ziņots, un viņas ir ievietotas DNS ugunsmūrī, tad jūsu gadījumā, teiksim, ja jūs lietojat DNS ugunsmūru, klikšķinot uz šīs ļaunās saites, jums atvērsies tā kā landing lapa, kurā parādās jau, ka, hei, šī saite ir slikta, mēs jūs tur jūs tur nevarēsiet nokļūt, jo saite ir ievietot DNS ugunsmūrī, un jūs varat justies pasargāts. Lai šis DNS ugunsmūris strādātu, tad cilvēki ir aicināti, arī sabiedrība ir aicināti tātad šos te saites mums sūtīt, kā screenshotu vai kā pārsūtīt vienkārši saiti. Mēs viņus apskatām, mūsu meistari kolēģi apskata, tā teikt, un ievieto šajā DNS ugunsmūrī. Šis WhatsApp numurs nav domāts sarakstē, WhatsApp numurs ir tikai, lai nosūtītu ziņas, bet jā, tātad par jebkurām krāpnieciskām īziņām vai viltus saitēm mēs noteikti aicinām jebkuru ziņot, un tādējādi mēs varam pasargāt pārējo sabiedrību krietni plašāk. Šis numurs ir domāts arī, lai ziņot par krāpnieciskiem telefonu zvaniem. Bieži vien mums zvana kādi turki vai mums zvana no kādām citām valstīm, arī no Latvijas, ar Latvijas numuriem mums mēdz zvanīt un grib izkrāpt kādus naudas līdzekļus, tad arī aicināt šos numurus atsūtīt, un mēs varam tā teikt ievietot DNS ugunsmūrī, un mēs varam būt pasargāt kādu citu savu draugu vai paziņu vai kolēģi.
Un, ja esat, protams, kļuvis par krāpnieku upuri, tad noteikti vajadzētu tā kā ātri rīkoties, un, ja tas ir darba vietā, tad noteikti vajadzētu, tā teikt, rīkoties atbilstoši iestādes incidentu reaģēšanas plānam, kas ir jādara, kam ir jāziņo, jo, ja jūs esat kaut kur ievadījis savus datus vai uzņēmumu kartes datus, tad noteikti par to ir jūsu iestādē par to ir jāzina. Tāpat vajadzētu informēt arī banku vai policiju, ja jūs esat arī kādu naudas līdzekļus pazaudējis. Noteikti vajadzētu nomainīt savas paroles saviem piekļuvas kontiem, bet to vēlams darīt ir no citas iekārtas, lai tajā brīdī, ja jūsu iekārta jau ir kompromitēta, lai jūs, tā teikt, netiktu arī ar visu pareizo paroli, viņi tātad var turpināt lietot. Un tādi kiberhigienas kopīgie padomi tādam visam ir arī noteikti izmantot garas paroles, drošas paroles, visur, kur vien ir iespējams divfaktoru autentifikācija, pārbaudīt kritiski, jebkuras saņemtās ziņas tiešām patiesumu vai sūtītāju avotu, jo mēs nevaram zināt, kas ir tas, kas mums sūta. Noteikti nesūtīt savus personas attēlus, datus kādam citam, vai arī neskatīties, mēģināt izvairīties no tā, ka sabiedriskā transportā jūs kaut ko pērkat vai pārsūtat, vai tāpat tās arī teātrī ir bieži redzēti, ka kundze gados atver savu internetu banku, paskatās, cik viņai ir kontā un vēlas pārskaitīt kaut ko. Tad ir ļoti žēl skatīties, jo mēs nekad nezinām, kurš ir mums draugs, kas sēž mums pāri plecam un vēro, cik mums kontā ir naudas tajā brīdī. Tāpat tās nesūtīt noteikti savas bankas kartes vai kāds personu apliecinošs dokumentus, nelojuplādēt no aizdomīgām vietnēm kaut ko, neklikšķināt, ja mēs esam tādās emocijās, gribam nopirkt, mums ātri vajag, un tagad tas taču bija tik forši, un redz, kur, hei, mani steidzina, tā kā arī noteikti aicinām nedarīt tādas lietas. Un noteikti saulēcīgi atjaunināt iekārtas ar dažādas arī aplikācijas, kuras mēs lietojam gan datoros, gan telefonos, jo arī šīs atjauninājumi noteikti mums palīdz dažādus ielāpus uzlikt aplikācijām, jo tām mēdz tādi kādreiz arī būt. Un tad, noteikti neizmantot arī, pārsvarā censties izmantot tomēr tādus oficiālos Wi-Fi tīklus, nevis kaut kādus, kur pagadās vienu, un, teiksim, arī rezerves kopijas veikt saviem datiem un nelikt USB savos datoros, kas iespējams var nozagt kādu informāciju no jūsu konkrētās iekārtas. Un visbeidzot, noteikti aicina izmantot DNS ugunsmūri un sekot, teiksim, CERT.LV pie Latvijā ir iestāde, kas ļoti daudz brīdinājumus sūta un ziņo gan sociālos tīklos aktīvi, gan arī dažādos pasākumos, tā kā aicinu arī viņiem sekot līdzi. Mēs kā NIC ļoti daudz šos ieteikumus arī repostojam sociālos tīklos, arī ieliekam savā mājaslapā, bet, ja sekojat CERT.LV līdzi, noteikti tas būs vēl vērtīgāk. Un ir arī CERT.LV izstrādājis tādu kibertests.lv platformu, kurā ik pa laikam tiek pievienoti dažādi jauni testi, kuros mēs varam pārbaudīt savas kiberprasmes. Tā kā aicinu arī šo te katram izmantot, paskatīties un vienkārši varbūt ik pa laikam iziet cauri un paskatīties, vai es saprotu, vai es nesaprotu, varbūt ir kaut kas man pietrūkst. Lūk tā, tas arī man būtu no manas puses viss par tādām drošām saitēm, kā lasīt šīs saites un kam pievērst uzmanību. Tā kā, ja ir kādam jautājumam, priecāšos atbildēt. Evita? Vai? Jā, tā. Super, varbūt ir kāds, kas vēlās kaut ko uzjautāt. Es tūlīt iespējošu runāšanas opcijas, kas vēlās varbūt kaut ko uzjautāt. Tā, es esmu atļāvusi mikrofons, ja gadījumā kāds kaut ko vēlas uzjautāt, bet es gribēju teikt milzīgi paldies Kristiānai par visu informāciju. Bija noteikti vairāk, kā mēs ikdienā redzam, tam, kam pievērst uzmanību. Un es gribu atgādināt, ka mēs neviens neesam pasargāti, un mums visiem liekas, ka mēs visu jau zinām un visu mākam, bet vienkārši ātrais dzīves temps un ikdienas skrējiens dara savu. Tā kā būsim vērīgi un piesardzīgi, un ja nevienam nav jautājumu, tad es teikšu visiem lielu paldies, gan par Kristiānai par prezentēšanu, pārējām par pieslēgšanos, un tad jau aicinu uz pārējām naudas skolas aktivitātēm. Paldies, uz redzēšanos. Paldies, uz redzēšanos. Būsim droši.